Sveiki visiem! Mans vārds ir Regija, un šodien parunāsim par kvadrāta funkcijām. Ko es vēlos uzreiz akcentēt? Kvadrāta funkcijas, kvadrāta vienādojumi un kvadrāta nevienādības ir ļoti līdzīgas tēmas, tāpēc varat vilkt paralēlas. Protams, saprotot, ka tās ir 3 dažādas tēmas, bet kaut kāda līdzība jau tomēr tur ir. Tāpēc, ja jūs zinat pāris formulas no kvadrāta funkcijām, viņas būs arī saistoši kvadrāta vienādojumos un kvadrāta nevienādībās un otrādi. Tātad, pirmais, kas jums ir jāskatās. Kad jūs redzat kvadrāta funkciju, jūs skatāties koeficientus. Tātad, kā atceramies, mums ir 3 koeficienti – A, B un C. Tātad A koeficients vienmēr ir tur, kur ir x kvadrāts. Ja mums nav neviens skaitlis pie x kvadrāta, tātad A koeficients ir 1. B koeficients ir atrodams tieši tur, kur ir parastais x, bet rakstam arī ar visu zīmi. Tātad -6. Un C jau atrodas, tas ir C koeficients tas, kuram nav neviena burta klāta. Šajā gadījumā 8. Lielākā kļūda, ko visi pieļauj sākumā, ir tāds, ka viņi skatās 1, 2, 3, bet tā tas nav. Tad atceramies, ka šo pašu vienādojumu es varu arī uzrakstīt, kā y ir vienāds, piemēram, -6x plus x kvadrātā plus 8. Un vēl joprojām A mums būs tur, kur ir x kvadrāts, jeb 1, B vēl joprojām ir tur, kur parastais x -6, un C ir bez xiem. Šādi te. Tas ir tas pirmais. Nākamais, uzreiz arī vēlos pateikt, ka šis ir pilnais kvadrāta vienādojums, kurš ir arī reducēts. Reducēts kvadrāta vienādojums ir tāds, kuram A koeficients ir 1. Nepilns kvadrāta vienādojums ir tad, ja kāds vai B vai C koeficients nav minēts. Piemēram, mēs varam uzrakstīt y ir vienāds -x kvadrātā -4x. Ja šeit mēs pierakstam koeficientus, atkal skatāmies A, mums ir -1, B, mums ir -4, C nav minēts, tāpēc rakstam 0. Tas ir 1. Un šis ir vienkārši nepilns kvadrāta vienādojums, un tas arī ir viss. Tātad reducēts ir tikai tad, ja ir +1. Labi, tas ir paši pamati. Tagad galvenais, kas jums būtu jāmāk, ir uzkonstruēt konkrēto funkciju. Tātad kvadrāta vienādojumiem, kvadrāta funkcijām zīmējums ir parabola. Tātad mums veidosies parabola. Vai nu zari iet uz augšu, vai nu uz leju, to mēs skatāmies pēc A koeficienta. Arī sev varat pierakstīt. Zari iet uz augšu, ja A koeficients ir pozitīvs. Tā kā šeit A ir 1, tātad zari ir vērsti uz augšu. Ja A koeficients būtu negatīvs, būtu mīnus zīme pirms x kvadrāta, tad attiecīgi zari iet uz leju. Tātad. Es vēlos jums uzreiz pastāstīt par savu principu, kā es pildu, lai izvairītos no kļūdām, vai arī mēs redzētu to brīdi, kad ir kļūda un, protams, to izlabot. Tātad, kas jums ir vajadzīgs? Pirmais, ko mēs pildam, ir saknes. Visās šajās 3 tēmās, tātad kvadrāta funkcijas, kvadrāta vienādojumos un kvadrāta nevienādībās, pirmais, ko mēs reiķinām, ir saknes. Tātad, kas tas ir? Saknes mēs varam aprēķināt divējādi. Padomājam, kā mēs varam aprēķināt saknes. Tātad viens variants, kas ir populārākais, ir diskriminants. Diskriminanta formula arī ir vēl uzrakstīta jums formulu lapā. Tieši pie kvadrāta funkcijām tur ir atzīme par diskriminantu. Diskriminanta formula B kvadrātā -4AC. Ja? Tas ir viens. Viens variants. Un otrs bija vieta. Tagad nedaudz parunāsim sīkāk par šiem
veidiem, kā mēs varam aprēķināt saknes. Tad ar diskriminantu. Ar diskriminantu mēs tieši paskatāmies koeficientus A, B, C un ievietojam mūsu formulā. Attiecīgi mums sanāk -6 kvadrātā -4 reiz 1 reiz 8. Jā. Tātad -6 kvadrātā ir 36. -4 reiz 8 ir -32. Attiecīgi diskriminants sanāk 4. Diskriminants sanāk 4. Nākamais. Ja diskriminants ir lielāks par 0, tad jums ir 2 saknes. Atkal, kā aprēķināt saknes, ir formulu lapā atzīmēts x1 un x2 ir pretēji zīmes b plus mīnus kvadrātsakne no diskriminanta dalīts ar 2a. Tagad paskatīsimies šajā piemērā. Ja mums ir b mīnus 6, mums prasa pretējo zīmi, tātad plus 6 plus mīnus kvadrātsakne no diskriminanta. Tātad kvadrātsakne no 4 ir 2. Dalam ar 2a, 2 reiz 1 ir 2. Attiecīgi reiķinām sākumā ar plusu. 6 plus 2 - 8, dalam ar 2 ir 4. 6 mīnus 2 ir 4. 4 dalīts ar 2 ir 2. Mēs ieguvām abas saknes. Tātad tas izskatītos aptuveni šādi. Saknes ir krustpunkti ar x asi. Tātad saknes ir krustpunkti ar x asi. Nākamais. Ja būtu arī kvadrāti nevienādības, kvadrāti vienādojumi, zīmējums būtu līdzīgs. Piemēram, šādi te mums būtu atkal vai aizkrāsot vai no neaizkrāsot punktu, tas jau pēc tiem noteikumiem, bet atkal divas saknes ir 2 krustpunkti ar x asi. Tas ir viens. Uzreiz pievērsīsim zināšanām. Ja diskriminants ir vienāds ar 0, tad ir viena sakne. To sakne reiķina tieši tāpat kā virsotne. Jo, ja diskriminants sanāk 0, tātad mums būs viena sakne, un tā pati sakne būs arī mūsu virsotne. Ja diskriminants ir mazāks par 0, tad sakņu nav. Tātad mēs varam arī šeit bišķiņu uzzīmēt. Ja būtu vienāds ar 0, tad mums ir saskares punkts un viss. Ja mums ir mazāks par 0, tad mēs vienkārši parabola lidinās un nav nekāda krustpunkta. Tas ir viens variants, kā var aprēķināt saknes. Otrs variants ir vieta. Daudzi vietu neizmanto vai izmanto diezgan reti. Jo tur jau ir vairāk minēšanas tas princips, aprēķināt, bet arī tāds tīri, kurš no visiem variantiem varētu būt īstais. Tātad es pati personīgi vietu izmantoju tad, ja A koeficients mums ir 1 un skaitļi mums ir vienkārši. Tas, manuprāt, jo vietu, piemēram, šādos piemēros es vienmēr izmantošu vietu, jo es ātri varu dabūt atbildi. Diskriminantu es pildīšu nedaudz sarežģītākos uzdevumos, lai es varu izreikināt pareizo atbildi. Bet, protams, arī ar vietu varat izpildīt praktiski visus uzdevumus. Tātad A ir 1 un skaitļi ir vienkārši. Tātad vietas formula bija x1 reiz x2 ir vienāds ar pretējas zīmes. X1 reiz x2 ir vienāds ar c, kas šajā gadījumā mums ir 8. Tāks, c jeb c dalīts ar a. Uzreiz uzrakstīsim pilnīgu. Un 8 dalīts ar 1 ir 8. Un summa ir pretēji zīmes b dalīts ar a. Šajā ziņā tas ir -6.
pretēja zīme plus 6. Tātad, kad mēs esam to aizpildījuši, mēs domājam, kuru skaitļu reiznēm sanāks 8. Tātad, 8 reiz 1, 4 reiz 2. Kad esam uzrakstījuši iespējamos skaitļus, paskatāmies, kuru skaitļu summa man sanāks 6. Un tas jau ir 4 plus 2. Tātad mūsu saknes atkal ir 4 un 2, tāpat kā bija ar diskriminantu. Atbildes būs vienādas. Viens tāds ieteikums arī paskatīties, ja C koeficients ir pozitīvs, tātad saknes būs vienādā zīmes. Abām būs saknēm būs vai nu mīnusi, vai nu plusi. Ja C koeficients ir negatīvs, saknēm būs dažādas zīmes. Tas arī tāds veids, kā var pasīties, vai esat aprēķinājuši pareizi. Tātad pirmais, kas bija jāizdara, jāaprēķina saknes. To esam izdarījuši. 4, x1 ir 4, x2 ir 2. Labi. Nākamais, kad esat aprēķinājuši saknes, jūs rēķinat virsotni. Tātad, virsotnes formula arī jums ir formulu lapās. Arī formula jums lapās jums ir. Un tātad pie kvadrāta funkcijām. Un arī uzrakstīts, ka grafika virsotnes x koordināta. Tātad x0 ir vienāds pretējas zīmes b dalīts ar 2a. Tātad b mums ir mīnus 6, pretējā zīme 6, dalam ar 2 reiz 1. 6 dalīts ar 2 ir 3. Kad esat aprēķinājuši x0, lai aprēķinātu y0, x0 vērtību jūs liekat iekšā funkcijā. Tas ir vienīgais variants, kā jūs to rēķināt. Tātad, y0, tas ir no sērijas tādas, ka cik būs y, ja x ir 3. Tātad, 3 kvadrātā mīnus 6 reiz 3 plus 8. 3 kvadrātā 9 mīnus 6 reiz 3 mīnus 18 plus 8. Šeit mums sanāk mīnus 9, jo ir dažādas zīmes. No lielākā skaitļa atņemam mazāko skaitli, tad 18 mīnus 9. Un zīme tāda, kāda lielākiem skaitļiem. Mīnus 9 plus 8, atkal no 9 atņemam 8, tas ir 1, un zīme tāda, kāda lielākiem skaitļiem. Mīnus 1. Tātad mūsu virsotnes koordinātes ir 3 un mīnus 1. Vēl ir variants aprēķināt x0 nedaudz savādāk, izmantojot jau iegūtās saknes. Šo paņēmienu bieži vien izmanto tad, ja nav dota kvadrāta funkcija, ir dots tikai saknes un jautā aprēķināt virsotni. Zinot, ka parabola mums ir simetriska, tad mēs zinām, ka virsotne atradīsies tieši pa vidu starp saknēm. Attiecīgi x1, x2 dalīts ar 2. 4 plus 2 dalīts ar 2, 6 dalīts ar 2 ir 3. Trīnieks, ko mēs esam ieguvuši. Kad esam aprēķinājuši gan saknes, gan virsotni, tad es ieteiktu uzreiz uzzīmēt, kas mums ir iegūts. Tad uzzīmēt koordinātu plakni. Atceramies, ka katrs šis intervāls ir vienāds.
tāda 1, 2, 3, 4 vai 5, 10, 15, bet katra iedaļa palielinās vienādi. Tātad 4 un 2. 2 un 4. X ir 3 un mīnus 1. Šādi sanāk. Tagad, kad esat uzzīmējuši šo zīmējumu, es iesaku paskatīties tātad atkal, kā bija vērsti zari. Zari ir vērsti uz augšu, tas nozīmē, ka mums viss smuki sanāk. Kāpēc tas ir jāpaskatās? Jo var būt tāda situācija, ka, piemēram, būtu zari uz leju un jums izveidotos tā kā M-burts. Tad jau redzat, ka kaut kur ir kļūda. Visticamāk, vai nu nepareizi noteikuši zaru virzienu, vai nepareizi noteikuši virsotni. Vēl mēdz būt, ka, piemēram, virsotne ir nevis šeit, bet ielikt, piemēram, šeit, un tad atkal redzat, ka kaut kā mums tur šķīvi sanāk, attiecīgi atbildes ir nepareizas un vajadzētu pārreikināt. Tāpēc ik pa brīdim es iesaku piepauzēt un paskatīties, kas mums darās, vai viss ir pareizi un ejam pareizajā virzienā. Tālāk, lai uzzīmētu parabolu, ir nepieciešams vismaz 5 koordinātas. Šajā piemērā mums ir 1, 2, 3, tātad nepieciešams vēl 2 koordinātas, lai uzzīmētu šķietami labu parabolu. Tāks. X-us jūs varat ņemt jebkurus, kurus jūs vēlaties. Tomēr es ieteiktu ņemt šādi te. Paņemt kaimiņu no ārpuses saknēm. Attiecīgi, ja jums šeit ir saknes 2 un 4, tad paņemam kaimiņu, kas ir mazāks par 2, tas ir 1, un paņemam kaimiņu 4 no ārpuses, kas ir 5. Un aprēķinam. Tātad, cik ir y, ja x ir 1? 1 kvadrātā mīnus 6x plus 8. Tāks, reiz 1. Šeit ir reiz 1. 1 kvadrātā mīnus 6 plus 8. 1 mīnus 6 mīnus 5. Mīnus 5 plus 8 ir 3. Otram 5 kvadrātā mīnus 3 mīnus 6. Mīnus 6 reiz 5 plus 8. 5 kvadrātā 25 mīnus 30 plus 8. 25 mīnus 30 ir mīnus 5 plus 8 ir atkal plus 3. Nākamais. Ja jūs esat strādājuši tā, kā esmu ieteikusi, un paņēmuši sanāk vienādu attālumu, vai mēs skatāmies no virsotnēm, vai skatāmies no saknēm, bet vienādu attālumu tā kā uz sāniem, tad y-iem ir jāsanāk vienādiem. Ja y nesanāk vienādi, tad jums ir kļūda un ir jāmeklē, kur tas ir izdarīts. Vai nepareizi ir atlikti punkti, vai nepareizi kaut kas ir aprēķināts. Tā kā tā. Cerams, ka palika skaidrāk. Šis viss princips tiek rēķināt, šādi tiek rēķināt visi šādi uzdevumi par kvadrātu funkcijām. Paņemsim vēl vienu piemēru ar nepilnu kvadrātu vienādojumu. To es ātri iziesim smuki cauri. Tātad, y ir vienāds mīnus x kvadrātā mīnus 4x. Attiecīgi atkal a mīnus 1, b mīnus 4 un c ir vienāds ar 0. Tālāk jūs varat iepauzēt piemēru, uzdevumu un video un paši izpildīt. Pēc tam, protams, paskatīties, vai jums sakrīt. Es pildīšu tālāk, lai jūs varētu pārbaudīt. Tātad, pirmais, ko es daru, ņemu diskriminantu p kvadrātā mīnus 4ac. Es vienmēr rakstu formulas, neatkarīgi vai es pildu priekš sevis vai priekš skolēniem. Labāk ir uzrakstīt formulu, jo zemapziņā pirmkārt tu atceries to formulu,
Otrkārt, to arī pārbaudi. Tātad b mīnus 4 kvadrātā mīnus 4 reiz mīnus 1 reiz 0. Mīnus 4 kvadrātā 16. Mīnus 4 reiz mīnus 1 plus 4 reiz 0 ir 0. Tātad diskriminants mums sanāk 16. Ja ir 16, tas nozīmē, ka ir lielāks par 0, tātad divas saknes. x1, x2, pretējas zīmes b plus mīnus kvadrāts sāk no diskriminanta dalīts ar 2a. Pretējas zīmes b mums ir 4, tātad mums ir vajadzīgs plus 4 plus mīnus diskriminants bija 16, kvadrāts sāk no 16 ir 4. Dalam ar 2 reiz mīnus 1. Atceramies ar mīnus 1. Tātad 4 plus 4 – 8, 2 reiz mīnus 1 – mīnus 2. 8 dalīts ar mīnus 2 ir mīnus 4. 4 mīnus 4 – 0. 0 dalīts ar mīnus 2, protams, ir 0. Tātad saknes mīnus 4 un 0. Tālāk virsotne. x0 pretēja zīmes b dalīts ar 2a. Tātad pretējā zīme b mums sanāk plus 4 dalīts ar 2 reiz mīnus 1. 4 dalīts ar mīnus 2 ir mīnus 2. Kad esam ieguvuši x0, jāaprēķina y0, attiecīgi mīnus 2 liekam iekšā funkcijā. Mums jau x0 ir negatīva, mēs rakstām mīnus 2 kvadrātā, bet neaizmirstam, ka mums arī šeit bija mīnus. To mēs rakstām priekšā. Mīnus 4 reiz mīnus 2. Mīnus 2 kvadrātā ir 4. Mīnus zīme pirms iekvām, tātad mīnus 4. Mīnus 4 reiz mīnus 2 plus 8. Un tagad ir divas dažādas zīmes. Attiecīgi no lielākā atņemam mazāko. Ir 4 zīme tāda, kāda lielākam skaitlim. Plus 4. Tātad sakne 1 ir mīnus 4. Sakne 2 ir 0. Tāks. 4. Un virsotni mēs arī pierakstām. Virsotnes koordināts mums ir mīnus 2 un 4. Tagad zīmējam mēs koordinātu plakni. Protams, visi šie darbiņi notiek uz rūtiņām, lai būtu precīzi. Tātad 4 un mīnus 2. Mīnus 2 un 4. 1, 2, 3, 4. Tālāk mums ir saknes 0 un mīnus 4. 0 un mīnus 4. Un tagad skatāmies. Virsotne ir tieši pa vidu saknēm. Tātad viss ir labi. Zari iet uz leju. Tātad mums viss smuki sanāk pašlaik. Tātad mums, lai sanāktu smuka parabola, nepieciešama ieteicams 5 punkti. Tātad paņemam kaimiņus. X, Y. Tātad sakne bija mīnus 4, tātad uz šo pusi mīnus 5. Sakne ir 0, tātad uz to pusi 1. Un liekam iekšā katru šo x-u funkcijā un aprēķinam. Tātad mīnus 5 kvadrātā mīnus 4 reiz mīnus 5. Mīnus 5 kvadrātā 25. Mīnus zīme priekšā, tātad mīnus 25. Mīnus 4 reiz mīnus 5 ir plus 20. Tātad mīnus 25 plus 20 mīnus 5. Tagad ar viennieku. Mīnus 1 kvadrātā mīnus 4 reiz 1.
1 kvadrātā 1, mīnus zīme pirms iekavām, mīnus 1. Mīnus 4 reiz 1, mīnus 4, atkal veidojas mīnus 5. Abi y sakrīt, tā kā attiecība bija vienāda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un mums sanāk skaista parabola. Galvenais parabolu zīmēt tik lielu, cik jums ir koordināta plakne, jo varbūt jūs esat paņēmuši šādas vērtības, citi paņems citas, lai jūs varētu salīdzināt. Un obligāti pierakstam jūsu kvadrāta funkciju pie zīmējuma. X, Y. Tā kā tā. It kā vajadzētu visam būt labi. Ja ir kādi jautājumi, droši varat rakstīt vai nu komentāros, vai savādāk sazināties ar manīm. Un cerams, ka šis ir bijis noderīgi. Trenējieties, praktizējieties un tiekamies citā mācību video. Atā!